Sveiki! Es esmu Maija. Un šodien Iepakojuma akadēmijas video sērijā mēs runāsim par iepakojumu pārstrādi un otrreizēju izmantošanu. Un pie manis šodien studijā ciemos ir Laura Berga. Sveika, Laura! Sveika, Maija! Saki, lūdzu, ar kādiem galvenajiem izaicinājumiem saskarās šodien iepakojumu un atkritumu pārstrādātāji? Lielākais ir tas, ka ir šī materiāla dažādība, jo ir ļoti daudz dažādu veidu materiāli, kuri nonāk šķirošanas konteineros, bet viņiem nav īsti tādas pārstrādes iespējas. Varbūt arī būtu šīs pārstrādes iespējas, bet nākošais apjomi ir nepietiekami. Tātad tas nozīmē, ka īsti vēl līdz galam mēs nešķirojam. Un tad būtu jādomā par to, kā palielināt šo apjomu kopējo, lai attiecīgi mēs vienu vai otru materiālu, kuru varbūt mums šķietami liekas, ka nepārstrādā, patiesībā savācot pietiekami daudz, mēs varam pārstrādāt. Jo nav jau viss jāpārstrādā šeit pat Latvijā. Latvijā pārstrādā ļoti daudz dažādu veidu plasmasas izstrādājumus, bet te pašā laikā, pieņemsim, kartonu, stiklu, metālu mēs diezgan daudz tomēr vedam ārpus Latvijas, jo mums nav šeit šo pārstrādes rūpnīcu. Un vēl, kas ir ļoti būtisks aspekts, ir zemā kvalitāte sašķirotajam materiālam, jo projām mēs aizmirstam nedaudz izskalot savu iepakojumu, neizmest to ar pārtikas atkritumiem un izturēties tā ar cieņu par to, jo pēc tam šis konkrētais mūsu izmestais iepakojums, viņš kādam ir jāapstrādā. Un līdz ar to tur tālāk ir cilvēki, un tas, protams, ir nepatīkami, ja tev ir kartupeļu mizas vai kaut kas tam līdzīgs. Un līdz ar to tāpēc bieži vien arī ir tāda situācija, kad, ja šoferis redz, kad šķirošanas konteiners ir pilns ar kaut ko tur neatbilstošu, tad viņš, protams, neaizved to šķirošanas centru, bet viņš to atstāja un to aizved kopā ar sadzīves atkritumiem. Un tāpēc bieži vien rodas cilvēkiem jautājumi, kāpēc mūsu sašķiroto materiālu neaizved ar šķirošanas mašīnu, piemēram. Bet tur iedzīvotājiem ir jābūt ļoti atbildīgiem, un tur varbūt, ja kāds dara no maniem kaimiņiem nepareizi, es viņam varu norādīt. Jo tāpēc, ka tas, ko mēs esam ievērojuši, ka privāta māja šķiro ļoti atbildīgi, savukārt daudz dzīvokļu namos, tā, protams, ir tāda problēma, jā. Kām uzņēmumiem būtu jāpievērš uzmanība, raugoties tādā 3 līdz 5 gadu tuvākā, tālākā nākotnē no tādām viņiem draudošām obligātām prasībām, kas nāk gan no Eiropas, gan arī no mūsu pašu likumdevējiem? Šobrīd Eiropas komisija ir izstrādājusi jaunu iepakojumu regulu. Viņa gan vēl nav stājusies spēkā, viņa šobrīd tiek izskatīta, izrunāta dažādās organizācijās un iestādēs. Un, protams, Latvijai tā arī ir saistoša. Un līdz ar to tas, ar ko uzņēmumiem vajadzētu rēķināties, kad Eiropa ies uz to, ka šim iepakojumam būs jābūt pārstrādājumam. Un šobrīd regulāri minēts 30. gads, kad visiem šiem iepakojumiem ir jābūt pārstrādājumiem. Un tad attiecīgi arī, ja runā par izejvielām, tad otrs ir, kad jāpalielina ir otrreizējo izejvielu izmantošanas apjoms tieši jauna iepakojuma ražošanā, jo apmēram 90% tiek izmantotas pirmreizējās izejvielas. Nav īsti sakārtots šis otrreizējo izejvielu tirgus, un līdz ar to ir vieglāk saražot no pirmreizējām izejvielām nekā izmantot šīs otrreizējās izejvielas. Un, protams, arī ļoti būtiski ir šī iepakojuma atkārtot izmantošana, kas mūsu valstī īsti vēl tā līdz galam nestrādā. Mums ir kaut kādas iestrādnes, bet tas ir ļoti, ļoti nedaudz. Ir atsevišķās tirniecības vietās, kur mēs varam aiziet un uzpildīt. Bet tas arī būtu solis, uz ko varētu iet, kur šos kvalitatīvos labos iepakojumus mēs varam aiziet uz konkrētām vietām, uzpildīt un lietot attiecīgi savas preces tālāk. Un nekas mūsu dzīvē no tā nemainās. Otrs, protams, ir tas, ka arī šī pat iepakojuma regula visticamāk noteiks šo obligāto iepakojumu marķēšanu, kur mēs ļoti skaidri varēsim redzēt, kāds ir konkrētā iepakojuma sastāvs. Un tad attiecīgi arī izvēlēties šo šķirošanu, un arī pārstrāde būs skaidrāka. Tā kā pāriet uz šiem viena veida materiāliem,
Bet tai pašā laikā, ko mēs esam runājuši ar uzņēmumiem un arī ar zinātniekiem, kad vislielākā problēma visā šajā būs tieši konkrētās preces, produkta kvalitātes nodrošināšana. Tāpēc, kad uzņēmumi ir sapirkuši iekārtas, viņiem ir piegādātāji, viņiem ir notestēti iepakojumi, viņi zina, ka es, varu nodrošināt, 30 dienu derīguma termiņu vai kaut kādu citu periodu, bet tai pašā laikā, ja man viss ir jāmaina, ja man ir jāpāriet uz šo pārstrādājumu iepakojumu, vai es ar šiem konkrētajiem rādītājiem, kādiem būs šis iepakojums jaunais, varēšu to visu nodrošināt. Tas nozīmē, ka man būs jāveic testēšana, man būs jāmaina arī aprīkojums, man būs jāmaina varbūt piegādātāji. Tās ir milzīgas investīcijas patiesībā uzņēmumiem. Un to 3 gadu laikā, es domāju, nemaz nevar ieviest. Un vēl kas ir, Latvijā jau iepakojumi pēc būtības gandrīz neražo. Mēs šeit patērējam to, ko mums piedāvā kāds cits. Pārsvarā no Ķīnas? Negluži, ir ļoti labi arī Eiropā iepakojuma ražotāji, un es domāju, ka uzņēmumi viņus izvēlās un sadarbojās ar viņiem, bet tas jau arī nav tik ļoti vienkārši, jo viņiem ir arī saistības, kaut kāds banku kredīti, Eiropas projekti, un kur ir visi šie noilgumi, cik ilgi tev jādarbojās ar konkrēto iekārtu vai aprīkojumu. Līdz ar to tie visi aspekti ir jāņem vērā, un es domāju, ka tas ir tāds milzīgs mājasdarbs uzņēmumiem šobrīd. Bet es zinu, ka ļoti daudz uzņēmumu par to šobrīd jau domā, jo tajā brīdī, kad parādījās šī regula, bija milzīga ažiotāža no uzņēmumiem. Bet skaidrs, ka uz to jāiet ir, un ka tas būs, un ka tā ir nenovēršama mūsu nākotne. Jā, tad ar to jārēķinās, jā.